manā kārtā. Esmu izgulējusies. Un tas ir liels brīnums tā iemesla dēļ, ka vienmēr, kad ir svarīgi notikumi manā dzīvē, es neizguļos, es aizēju vēl gulēt, un no rīta es vairs nevaru piecelties. Es vienāk žēlējos. Bet es pamodos pirms modinātāja vairākas reizes. Tā kā šodien viss ir jāpaspēj, jādara darbības kaut kādā loģikā. Tātad es tikko uzkrāsoju acis. Bet tālāk es nekrāsošos, jo man vēl ka viss aizies pa pieskaru, kamēr es pa dienu. Šobrīd ir bez 10:09. Man izlaidums ir 3. Tas viss kaut kur aizies pa gaisu. Nē, man liekas vajag acis izturēs. Sēdies. Nesaprotu, kā darīt pa dienu, jo man sanāks pēc friziera mājās kāda stunda labi, ja. Tad man sanāk pēc izlaiduma visticamāk kāda pusstunda mājās, bet man vēl vajag paēst. Ja pēc tam mēs braucam uz afterīti. Tā pavisam godīgi. Es man šķiet nekad neesmu īsti oriģināla ar savu frizūru, tādā ziņā, ka uz 9. klases izlaidumu man bija puse augšā, puse lejā lokaini mati. Uz žetonu vakar man bija puse augšā, puse lejā lokaini mati. Kas man tagad būs uz izlaidumu 12. klasē? Puse augšā, puse lejā lokaini mati. Labi, kaut kādas nianses atšķirās, tur kaut kāda stilistika, bet doma tāpat vien ir. Es esmu sapēsījusies. Es ceru, ka visu esmu izdarījusi. Jā, tūlīt jābrauc, vēl jāpaspēj savāt puķis. Es Dievs. Es jau eju. Man jāiesprem vēl pēc puķēm ir, jo es viņas atstāju vakar ziedu bāzē. Nedod Dievs nepazaudētu, vai kaut kas viņām nenotiktu. Un es neesmu pārliecināta vēl joprojām, ka es zinu 100% gaļola. Bet it is what it is. Labi. Lūk, otrs ziedi. Cik jauki. Ir liels skats par ziediem. Tramvajā. Amazing. Dievējam stāties. Sēkums beidzās. Es savācu mantas, man ir daudz puķas, daudz kaut kā. Un dodos īsumā. Jēziņ, cik forši bija pilnīgi asarīnot, paldies Dievam. Kosmētika nekur neaizpildēja. Bet tiešām tik skaisti. Un pat nebija baigi gari, ka tu jau pats sēdi. Nē, ļoti forši. Es izlaidos. Es jau gatavojos vakar pasākumam. Jāsakrāsojies, es pārģērbos, jāsliek līdz galam sona. Un iespējams, ka es būšu vēlāk nekā es gribēju, bet it's fine. Es biju mamma, bet mēs stāvam, gaidam taksi, jo benzīna šajā sastrēgumā tieši pirms līgo brīvdienām viņš dārgs sanāk. Taksi labāk. Par mājiņu esmu starā. Es to esmu. Simona тоже. Superīga vietiņa reāli. Es jau tu neesmu pirmo reizi, bet still amazing. Labdien, šodien ir intervija. Šitais ir 21. datums, un šis ir Nikolais. Es gribu teikt Roberts Heidemanis. Un sveiki, Roberts Heidemanis. Es varu pasātīt, ko es daru šajā vakarā, kā jums iet un kā jūs jūtaties. Es jūtos forši. Ko jūs darat? Šūpojies, un kur tu atrodies vispār? Ko tu nodarbosies šajā vakarā? Blakus Ālgens kalnam, Imantai, kaut kur pa vidu.
Ko jūs tad dzerat? Enerģisko dzērienu tikai vai Jā. kaut ko vēl labāku? Enerģiski. Tikai enerģisko? Jā. Vai tas enerģiskais dzēriens ir tīrs? Iedodas man pasmažot viņu. Es neteiktu, viņš ir tīrs. Un dzer, turpini. Dāvid! Kāds, kurš ir te jau piesēs klāt. Nedrīkst iet teritorijā, kas nav dodot. Mums pieder tikai šitā priekšpusīte, tikai šitā. Mēs tā aizmugurē nevaram iet. Kur aizmugurē? Nu, tur tas tiltiņš. Izvēlētais dzēriens ir ananās liķieris. Mēs jau vēlamies novēlēt skaistu 19, ja? Tas tikai reiz tas, kas gribēja. Te noteikti noderēs visos pašos. Gustav! Alkometrs nē. Es tikai kār... Paldies. Pasēnā mēs īsti vēlāk. Paģi bom. Atvainojiet, kas te notiek? Viņš ir Jums kauna nav? Viņš ir Atvainojiet, es arī jūs varu fotografēt. Atvainojiet, jums kauna nav? Es jūs varu filmēt. Balsnēm un pirtī. Fun. Very fun. Nikolai, davai, parādi jādējo. Vai, tuc. Uzreivo. Viss? Varbūt kāds ko prasīs, kad paliks tik vien, bet te saule noskriet. Izrādi savu guļamvietu. Bļā, welcome to my MTV cribs. Esmu fucking Walters, un es jums izrādīšu savu guļvietu. Sārgēt galvu šeit jau, bļā, 4 reiz atcēt galvu vēl. Zem. Nu kā, kuram? Šeit man patīk kā padansot nedaudz. Šeit ir man guļvieta. Shit, living like a boss, you know? Big motion. Šis ir mans kaimiņš Gustavs. Esam palikuši tieši 4 izdzīvojušie. Mums ir Nikolais, mums ir Simona, un mums ir Džons. Paldies, ka iesaukāts. Come on. Un Džonīts un arī Džons. Loģiski. Jā, mēs viņu vispārēji vai neizsnāsim aizgādot. Labdāk. Man ir jauni aksesuāri. Paldies, Edžam. Šis dienas negāja bez ķēdītēm. Tagad šitas bagāt. Šmīgi beidzās, tas ir sēr. Jā. Mēs esam still 4 nomodā. Un ir 6 un 10 minūtes. Biedrais laiks 7:23. Es joprojām aizgājis gulēt. Es tikko pirtī biju, tāpēc es iztos tādu savām pusi. Un vēl es neesmu gulējis ilgi. Mēs joprojām esam tie paši 4 cilvēki. Jā, par mani mēdās šobrīd aizraujoši. Jā, es nezinu, vai iet gulēt vai ko darīt. Ja es paliku nomodā, jo tad jāatvērs iet gulēt. Cik es saprotu, pasākums bija foršs. Visiem izņemot man, kas uztraucās, ka viss kaut kādi noteikumi tiek pārkāpti. Mums bija 3 kritušie. Mēs bijām sākotnēji ieradušies tur 17. No rīta tur atradās 8 cilvēki. Tur ļoti daudz atstātās mātes bija palikušas. Amazing, love that. Es lielāko daļu izmetu ārā, ja man neinteresē. Un. Jā, es skaruši neiesaku organizēt šādus pasākums. Nav fun. Es ceru, ka visiem pārējiem patika. Jā, patika. Tikšu godīgi, šobrīd ir jau 1:00 nākamā diena pēc izlaiduma.
man ir mazliet smagi, jo es pamodos vakar ap 7, un esmu nogulējis pa visu šo laiku pusstundu. Bet pat oficiāli darba bija tik skaisti, tas bija tik forši. Un tiešām tu pilnīgi asaru noticēja, un visi draugi, kas atnāca apsveikt, tik pasakaini. Nu, un tad bija tusiņš. Tur gāja, teiksim tā, krāsaini, ļoti, ļoti krāsaini. Neko. Šodien, kamēr braucam paēst, nobraucam garām skolai. Dīvaini sajūta, skatīties uz to ēku. Labi, es tur neesmu bijis 12 gadus, bet jau pat tiem 3 gadiem man tā kļūst par tik tuvu vietu, ka man tā sajūta, kā tas var būt, ka es tur vairs nenākšu? Nu kā? Es nevaru iedomāties, kā citādāk tur būtu.